spikeri. Man nav prezentācijas rādāms. Es tev varu iedot arī rokas mikrofonu, ja tev tā ir tā. Nē, man ir Okay, labi. Man dzird, tas ir baigi labi. Jā, es šodien biju tādā dilemmas priekšā, jo no vienas puses par mūsu Nacionālās bibliotekas īstenotajiem projektiem, tā skaitā mūsu flagmaņiem par periodiku LV un Zudušo Latviju. Mēs jau esam runājuši tieši saistē arī iepriekšējās e-prasta nedēļās, līdz ar to es pieņēmu, ka atkārtošanās šoreiz varētu arī nebūt zināšana māte un lieki to nestāstīt, pieņemot, ka to visi jau zina. Un savukārt, jā, jaunās lietas vēl ir tikai tādā finiša stadijā. Un otrs variants bija parunāt par to, kāpēc mēs to vispār darām. Līdz ar to man ir tāds riebīgs darbs, jāsaka, savā ziņā. No vienas puses ļoti viegls, no otras puses šausmīgi piņķerīgs, un ir jādomā, kāpēc. Un visu laiku tā kā jāmēģina apšaubīt vispār pieņemtas lietas. Un par to arī nedaudz šodien, par to, kāpēc tad mēs īsti digitalizējam. Jo visiem ir skaidrs, ka tā ir vajadzīga lieta. Jautājums, kāpēc? Izgāja no vienas definīcijas, kāpēc mēs digitalizējam, un plašāk skatoties, kāpēc vispār eksistē tā saucamās atmiņas institūcijas, kas ir arhīvi, muzeji un bibliotekas. Visos likumos par šīm institūcijām, visos institūciju nolikumos ir rakstīts pirmajā pašā punktā sarkaniem burtiem, lai saglabātu nacionālo kultūras mantojumu. Tā kā tas tiek uztverts par pašsaprotamu, viņām ir jāsaglabā. Bet, kā jau es teicu, man ir niķis prasīt, kāpēc. Neatļāvos sev tā kā greznību to uzņemt par pašsaprotamu, kāpēc mēs saglabājam. Saglabājam mēs tāpēc, lai šīs kultūras mantojums būtu pieejams. Tātad es atceros tajā brīdī, kad mēs Nacionālās bibliotekas jauno misiju izstrādājām misijas ziņojumu, mums bija ārkārtīgi skarba iekšēja diskusija par to, kad jaunā misija ziņoja, ka mūsu Nacionālās bibliotekas misija ir padarīt pieejamu šo nacionālo kultūras mantojumu radošai atkal izmantošanai, un bija virkni kolēģi, kas teica, kur ir saglabāšana. Jā, saglabāšana, protams, ir svarīga, bet no otras puses, kāpēc mēs saglabājam? Ja mēs tikai saglabājam, tad mēs kļūstam par kaut kādu slēgtu kastīti, kurā tikai kaut kas iet iekšā un nekas nenāk ārā. Būtu kaut kāda, laikam, neīsti pareizi tā uzskatīt. Tāpēc mēs domājam, ka ir tā pamatmisija tomēr ir šī pieejamība. Mēs saglabājam tāpēc, lai pēc tam padarītu pieejamu. Tā skaitā nākamajām paudzēm. Padarīt pieejamu arī ir tāds nedaudz slidens termins. Padaram pieejamu. Tas ir, noliekam uz paplātes kaut kur uz ielas stūri, ja gribiet, nāciet, izmantojiet. Tātad tā izmantošana it kā ir svarīga. Tātad ne jau tikai tas, ka ir pieejams, bet patiešām, ka kāds izmanto to, ko mēs esam izdarījuši. Un tad jautājums, kas to izmantos? No vienas puses mēs varam skatīties uz priekšu, ka nākamās paaudzes, tie būs pētnieki nākotnē, kas gribēs noskaidrot, kā tad latvieši ir dzīvojuši laika posmā, teiksim, no 19. gadsimta līdz 21. gadsimtam, bet tik šauri kaut kā negribētos sevi tā norobežot, kad mēs radām tādu fosīliju nākotnē. Tas būtu tā kā ļoti tāds nedzīvs misijas ziņojums, vai varbūt tomēr mēs strādājam arī mūsdienu sabiedrībai. Man liekas, ka mūsdienu sabiedrībai tas būtu tomēr pats primārais, ko mēs darām. Tātad mēs saglabājam, tā izskaitā digitālā veidā, šo mūsu kultūras mantojumu, lai viņš tiktu padarīts pieejams izmantošanai mūsdienu sabiedrībā. Un tad ir jautājums, kāpēc? Vai sabiedrībai to vispār vajag? Tādā ziņā šis man šodien jau ir otrais e-prasmu nedēļas pasākums, no rīta pagūlu būt Ropažos, Ropažu bibliotekā un parunāt ar vidusskolēniem. Un viņi tagad apstiprināja to manu tēzi par to, ka es domāju, ka Mārupes kolēģi pēc tam arī par to no savas puses pastāstīs, kā viņiem tas viss izskatās, bet jūsu Ropažu kolēģi, viņi bija ļoti forši puiši un meitenes, viņi tā kā ar interesi aplūkoja to, ko es viņiem rādīju, periodiku un karšu portālu un Zudušo Latviju, un kad es viņiem prasīju, vai tas viņiem tā kā, vai viņi redz, kā viņiem tas būtu ikdienā vajadzīgs, viņi saka, principā jau nē, tā ir interesanti paskatīties, bet, bet ne vairāk. Līdz ar to man tas secinājums ir, ka pirmkārt mēs nevaram uzzināt, nevaram iepriekš uzminēt, kā cilvēki izmantos un kāpēc viņi izmanto šīs mūsu digitalizētās resursus, bet tā ļoti kopsvilkot. Skaidrs, ka ir svarīgas visas šīs lietas, ekonomiskā
ekonomiskais ieguvums, kas tiek iegūts no digitalizētā materiāla, ka radošās industrijas, kā Vineta stāstīja, var izmantot šo te kultūras institūcijās esošos krājumus. Un ir skaidrs, ka arī ir svarīgi viņu vispār padarīt pieejam turismam, piemēram, turismu kaut kādos lietojumos, bet man liekas pašā pamatā tas pamatojums, kāpēc to izmantot, lai mēs eksistētu. Jo ir jautājums, kā var eksistēt nācijas. Es domāju, tas ir neseno Ukrainas notikumu fonā ļoti sāsinājies šis jautājums, ap ko veidojās nācijas. Protams, ka skaidrs, ja mēs atceramies mūsu dziesmoto revolūciju, mēs paskatāmies pagājušā mēneša notikumus Ukrainā, ir skaidrs, ka nācijas veidojās ap tādiem ļoti krīzes situācijām, ka tiešām šī te nacionālā solidaritāte un vienotība ļoti asi prasa to, lai nācija vienotos, un tādējādi viņas arī veidojās. Jautājums, kas notiek pēc tam? Ap kādām vērtībām mēs vienojamies? Vai tās ir materiālās vērtības, vai mēs uzskatām, ka dzīves panacēja ir Lexus džipi, vai mēs vienojamies pēc nacionālām pazīmēm kaut kā, vai pēc valodām? Protams, kaut kādā mērā svarīgas ir visas šīs lietas, nav noliedzama neviena no tām, bet katra no tām būtu ļoti šaura, un viena no tām lietām, ap ko var vienoties un ko vajadzētu vienoties, tomēr būtu kultūra, kas pēc definīcijas tomēr ir starpnacionāla. Latvijas kultūra skaidrs ir veidojuši dažādu tautību cilvēki, un tā ir viss mūsu kopējais mantojums. Un tas, ko man gribētos, ir tas, ko mēs gan atmiņas institūcijas kopumā eksistējot un darot savu darbu, un tā skaitā darot šo darbu digitālā veidā, proti jaunajai paaudzei, lai mēs pēc iespējas pašsaprotamāku padarītu šo te konsolidēšanos ap nacionālo kultūru. Un tas, man liekas, ir tas pats svarīgākais, jo, piemēram, abstrahējoties nedaudz, nolaižoties no abstraktējiem augstumiem, es esmu 2 meitu tēvs. Manai vecākajai meitai ir 3,5 gadi, un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka viņi, protams, ir redzējusi visādas multenes televizorā, un Krievu par mašu un lāci. Es esmu ļoti priecīgs, ka viņas mīļākās multenes ir par ābolu maisu. To viņi zina no galvas, staigā apkārt pa dzīvokli un dungo to dziesmiņu, un par skābajiem āboliem stāsta, un par zaķīšu pirtiņu, kur mums katru vakaru visai ģimenei ir vismaz 2 reizes jāizspēlē, mazā māsa pusgadīgā tēlo sunīti. Un es esmu ļoti priecīgs, ka tās ir lietas, kas viņai ir svarīgas, un, manuprāt, tās ir lietas, kas viņu veido kā Latvijas pilsoni. Un man ir žēl, ka diemžēl šīs multenes viņai ir jārāda YouTube. Un ir, protams, ārkārtīgi forši, ka viss šīs lietas ir pieejamas publiskajās bibliotekās, bez maksas. Tas viss ir svarīgi un tas ir forši, bet tas ir pamaz. Un tāpēc, man liekas, tas viens no galvenajiem uzdevumiem būtu vēl šo te pieejamību paplest vēl vairāk, lai nemānīsim sevi. Jaunieši no Mārapas vidusskolas diez vai šie konkrētie būs dzirdējuši, vistādi šie varbūt ļoti apzinīgi arī aizies uz muzeju sistēmu, uz periodiku LV un atcerēsies visus šos daudzos dažādos domēnus, lai kaut ko pameklētu. Bet tajā brīdī, kamēr šīs te kultūras mūsu vērtības nebūs pieejams top 5 rezultātos Google, tikmēr tas mērķis, manuprāt, nebūs izdarīts un tāda šī te pieejamība. Un tas ir... Tas sniedzās arī plašāk, ne tikai tiem cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā, bet arī tai skaitā ir jādomā pastiprināt un vēl vairāk par to, kā šī te Latvijas kultūra ir tikpat pašsaprotama un vienkārši pieejama tiem cilvēkiem, kas dzīvo diasporā, un tā, protams, ir viena no pašlaik prioritātēm, gan arī aizvien vairāk, protams, jādomā par to tiem cilvēkiem, kas kaut kad agrāk vai vēlāk iebrauks Latvijā tādi imigrantiem, lai viņi šī te vienkāršā saprotamā veidā tās kaut kādas pamatlietas, kas izskaidro viņiem, kāpēc latvietis ir tāds, kāds viņš ir, un kāpēc tā vide, sociālā vide Latvijā ir tāda, kāda ir, izskaidro to caur kultūru, viegli pieejamu un saprotamu, kāpēc Latvija ir tāda, kāda viņa ir. Un tad jau nāk tālāk praktiskie jautājumi, kā to izdarīt. Bet, manuprāt, tas ir tas mērķis, kuram vajadzētu visām šīm te darbībām būt šeit aizmugurē ar pakaušu ar muguras smadzenēm, to misijas sajūtu saglabāt, kāpēc mēs to darām. Jo to dara, piemēram, ļoti labi franči, kā viņi aizsargā savu kultūru un no ārvalstu ietekmēm un grūž priekšplānā to savu nacionālo kultūru.
viens no veidiem, kā to vislabāk darīt, protams, ir integrējot visas šīs te kultūras lietas nemanāmā, neuzbāzīgā veidā, bet pamatīgi visdažādākajos izglītības produktos, gan formālā, neformālā izglītībā, interešu izglītībā. Un tas, kas ir nepieciešams, jā, tā starpības starp padarīt pieejamu un izmantot, ir, protams, tas, ka mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēki nāks un meklēs kaut ko, jo cilvēki pēc definīcijas ir pasliņķi, viņiem varbūt nevienmēr tik ļoti interesē, tāpēc viņiem, manuprāt, uzdevums visu laiku būtu grūst proaktīvi degunā, ka mums šādas lietas ir, mums ir ar ko lepoties, mums ir par ko teikt, ka latvieši un latviešu kultūra ir forši, un tie var būt visdažādākie proaktīvie pakalpojumi, par ko jau arī kolēģi stāstīja, par mobilajām aplikācijām, virtuālajām izstādēm, šo te pašu integrāciju mācību līdzekļos un aizvien vairāk, ko arī Eiropa stāsta un uz ko vajag darīt, un kas ir būtiski, tā ir šī atkal izmantošana, taiskaitā radošās industrijās, taiskaitā izglītībā. Tātad svarīgi ir, lai šie te kultūras krājums tiek padarīts pieejams pēc iespējas atvērtā veidā, neskatoties, autortiesības, protams, nedaudz ir interesanti, mēs pieminam jau kuro reizi šajās te nepilnās stundas laikā, bet, skaidrs, autortiesības no vienas puses liedz mums to darīt, no otras puses skaidrs, autori grib saņemt šo te atlīdzību, un tad jādomā, kā viņiem, kā šo te kompromisu nodrošināt, bet jā, tad par to būtu jādomā, lai Latvijas kultūra digitālajā vidē būtu, tikpat pieejama kā gaiss, ko mēs elpojam. Aplausi, paldies Uldim Zariņam.